Esiet sveicināti, mani sauc Ilze Medne, un jūs klausāties HR podcastu CEO rubriku, kurā es tiekos ar vadītājiem, organizāciju līderiem, vadītājiem organizācijās un cilvēkiem, kuriem ikdienā ir vāra un ietekme. Un šīs rubrikas nozīme ir painteresēties, kāda ir šo vadītāju ikdiena, kā viņi domā, kā viņi pieņem lēmumus, kā viņi strādā tādās situācijās, kurās nav vienkārši atbilžu. Un būt līderim noteikti nozīmē kaut ko vairāk, nevis tikai ieņemt amata lomu. Un šo sarunu mērķis ir iepazīt cilvēkus ar šiem amatiem. Tāpēc, lai šīs atziņas būtu noderīgas ikvienam, es dalos ar to podkāstā. Un šodien pie manas ciemos ir SEB Latvija vadītāja, sieviete līdere Ieva Tētere. Sveika, Ieva! Sveiki, Ilze! Prieks tevi šeit redzēt. Jau ļoti sen esmu gribējusi tevi uzrunāt šai sarunai. Te nu tā ir. Paldies! Nopietni liels pagodinājums. Paldies tev! Jā, un tad šodien es domāju, ka būs ļoti interesanta saruna, manuprāt, jo Ievai ir vairāk kā 20 gadu pieredze finanšu nozarē, un jau 11 gadu tu esi SEB Latvija vadītāja. Tieši tā. Kā jau jūs visi zināt, es parasti šos podkastus sāku ar grāmatu, ko es esmu sagatavojusi īpaši domājot par cilvēku, ar ko es tiekos, kas ir mana meditācija pie grāmatu plaukta, un es domāju, es ceru, ka jūs dzirdēsiet šo skaņu. Tā ir tāda jaunas grāmatas vāciņu skaņa, kad es atveru, tā man mīļākā skaņa. Un grāmata, ko es šodien dāvināšu Ievai, ir Tomasa Mūra grāmata Rūpēs par dvēseli. Vai tev ir tāda grāmata? Nav vēl. Un domājot par tevi, Ieva, es tiešām domāju, ka šī grāmata varētu būt kaut kas nozīmīgs, un jā, tās atziņas varētu būt nozīmīgas arī tavā līderības ceļā un tajā tevis noietajā ceļā. Un šeit man ir citāts, ko es atradu domājot par sarunu šodien, un tās citāts ir 214. lapas pusē. Lai gan šī grāmata ir par stāsts par to, kā rūpēties par dvēseli un par garīgiem jautājumiem, bet te ir arī sadaļa par naudu. Un tā kā Ieva ir SEB Latvija vadītāja, noteikti šis varētu būt interesanti. Neirotiska attieksme pret naudu var atspoguļot un pastiprināt citas problēmas. Piemēram, mēs varam naudu atraut no realitātes, fantazēdam par bagātību un nabadzību. Ja cilvēka attieksmes pret naudu pamatā ir centieni nodrošināties pret nabadzību, šis cilvēks nekad nav patiesi jūties bagāts. Izjūta, ka esi bagāts, galu galā ir subjektīva. Dažiem cilvēkiem būt bagātam nozīmē sekt kredītkāršu maksājumus, turpretī citiem vajadzīgs pārīts Rolls Royce. Bagātību nevar izmērīt ar bankas kontu, jo bagātība pirmām kārtām pastāv iztēlē. Neizprasdam dvēseli un tās īpašās bagātās formas varam pārlieku aizrauties ar dzīšanos pēc naudas, jo baidāmies no nabadzības burtiskajā nozīmē, kas uzglūn ik uz stūra. Ko tu sadzirdēji šajā citātā? Man liekas, ļoti daudz, ļoti dziļi, ļoti vispusīgi. Un pirmais, kas man nāca prātā, bija Imants Ziedonis. Un man liekas, ka tie vārdi nāca no viņa, ka galvenais jau ir, lai tev pietiek. Jo tieši tā, kā tur bija teikts, tas ir tik subjektīvs jēdziens un vispār, kas ir bagātība. Vai bagātība mēram naudā. Kas tev ir bagātība strādājot bankā, satiekot ļoti daudz dažādus cilvēkus, bagātus, varbūt netik bagātus cilvēkus, kuriem vajadzīga nauda un atbalsts? Kā tas ir mainījies? Nu, redzi, es pat nezinu, vai tas ir tādēļ, ka tu strādā bankā, bet man liekas, ka tā ir kaut kāds brīdis noteikti tev dzīvē, ka tu vairāk varbūt domā par to darba dzīvi un savu amatu un savu to, ko tu vari sasniegt un kā tu vari nopelnīt. Un tad ir kaut kāds brīdis, ka tu tā kā, nezinu, vai tu pieaudz vai kaut kā tu nobriesti un tu saproti, ka tu jau gribi darīt to, kas tevi dara bagātāku, kur tu redzi jēgu. Un tu arī nevar noliegt, ka tā materiālā vērtība ir svarīga, bet tanī brīdī, kad tu kaut kā to līdzsvaru panāc,
tas ir ļoti tāds dziļš un patīkams sajūta, man liekas. Tā kā arī Ziedonis teica, ka tu jūt, ir pietiekami. Jā, šajā grāmatā arī Tomas Mūrs ļoti daudz runā par to naudu kā līdzekli, tieši šajā sadaļā līdzekli, lai dzīvotu kopienā. Kopiena ir cilvēce, un ka mēs esam visi viens, un tur ir ļoti daudz tādas vērtīgas atziņas. Arī jums iesaku izlasīt šo grāmatu tiem, kas klausās. Jā, pastāstīju savu līderības ceļu, kā tu esi nonākusi līdz SEB Latvija vadītājas amatam. Tie, kas nezin, varbūt tu vari pastāstīt, kas ir tie pieskārieni, kuros tu esi nonākusi šajā amatā. Tas ceļš droši vien ir bijis varbūt pagarš, varbūt arī nē, viss ir relatīvs, bet es noteikti nekad neesmu centusies ieņemt vadītāju amatu un vēl jau mazāk kļūt par bankas vadītāju. Tas droši vien nebija mans sapnis vai mērķis kādu laiku atpakaļ. Un varbūt, ja tā pavisam nesen paskatāmies atpakaļ, tad uzņemties to pirmās personas lomu man nenācās viegli. Es jau esmu ar to dalījusies, ka man piedāvāja šo amatu vairākas reizes, un es arī vairākas reizes atteicu un teicu, nē, tas tā kā nebūtu man, es diez vai to gribētu. Un tad kaut kādā brīdī tā apziņa, kāpēc es tā saku, kāpēc es saku nē, un ir īpaši vēl tādā organizācijā kā SEB banka, kur tu esi ļoti drošā vidē. Tu vari izmēģināt tos savus spēkus, tu vari kļūdīties, un tu zini, ka tev apkārt būs cilvēki, kur tev atbalstīs, palīdzēs, un tev ir tā uzticība. Pat, tā kā, būt sievietei, būt pirmajai, būt līderei, tomēr diezgan svarīga pozīcija. Un tāpēc beigās es teicu jā, un laikam nenožēloju. Tu esi 11 gadus vadītājs, domāju, ka skaidrs, ka noteikti tajā ceļā ir bijusi arī nožēla šaubas, un tas ceļš ir kaut kādā veidā arī mainījis tev, vai tu esi pamanījis šajā laikā, kā šī tava loma, un arī, protams, nozīme, svarīgums ir mainījis tevi kā cilvēku, kā līderi? Es domāju, ka tas viens tāds līderības aspekts, kur es mēģinu dalīties, un man ir liela pārliecība, ka tu kļūst par līderi tanī brīdī, kad tu tā kā apzinies, ka tu aizēji prom no tā sevis vai ego pasaules vairāk uz mūsu, un tādu ekosistēmu, un tu saki, līderis nav par to, kur es esmu, kā es augu, kā es attīstos, bet līderis ir par to, kā es varu palīdzēt apkārtējiem attīstīties, kā es varu palīdzēt saviem kolēģiem augt, kā es varu palīdzēt sabiedrībai, uzņēmumam augt. Ja? Un, varbūt, ka gadiem ejot, tas tev nāk arī tā kā, arvien acīm redzamāk tā doma, ka, hei, tas nav par mani. Viss, kas tiek sasniegts kopā, tāpēc, ka mēs esam viena liela sabiedrības daļa, kā bankas kolektīvs, un arī vēl plašāk. Varbūt par tādu, tu arī jautāji to manu ceļu, es domāju, neviens spēcīgs līderis to nav sasniedzis viens pats. Un man noteikti ļoti svarīga ir ģimene. Arī nekad neesmu slēpusi, ka ir bijušas izvēles dzīvē, kur es esmu nostājusies un teikusi, ne, man ģimene ir svarīgāk nekā karjera vai darba izvēles. Un arī tad, kad man bija šī izvēle pieņemt izaicinājumu un kļūt par bankas vadītāju, tas pirmais, kur es gāju pēc padomu un pēc atbalsta, bija mans vīrs, un es tieši viņam jautāju, Klau, vai tu esi tam gatavs, jo tas jau ir kopīgs darbs. Tas nav tā, ka tu vari to izdarīt viens pats, tev vajag to atbalstu, un man liekas, aiz katra vadītāja ir kāds cits stiprs cilvēks, kurš palīdz. Jā, es domāju, ka arī tādā līdera amatā ir ārkārtīgi izaicinoši izdarīt šīs izvēles, jo tas nozīmē arī ietekmēt ne tikai savu ģimeni, bet arī ietekmēt
sabiedrību un arī finanšu nozare un šis uzņēmums ietekmē arī sabiedrību, bet brīnišķīgi, ka tu saki, ka tev vienmēr ir bijusi svarīga ģimene. Vienmēr ir bijis svarīgs šis jautājums. Man šķiet, ka bieži vien par vadītājiem augstās pozīcijās nav tas labākais priekšstats, par to, vai vispār ir ģimene, vai vispār tu esi pieejams pats sev. Un esot šajā amatā, kā tev šķiet, cik ilgs laiks pagāja, lai tu spētu tā autentiski pateikt, nē, manas domas ir šādas, vai es redzu lietas šādi, cik tev tas nāca ātri, viegli, vai tu to pamanīji, kad tas bija kaut kāds process, briešanas process? Noteikti, briešanas process noteikti notiek, un es pat gribētu teikt, ka tas jau nekad nebeidzas. Man liekas, arī tā ir tā līderība, ka tu šaubies par to, ko tu dari, tu meklē, mācies nepārtraukti, ja saņem atgriezenisko saiti, pārdomā, reflektē. Es nezinu, vai es varu tā pateikt tieši kurā brīdī, bet tas uzticības mandāts ir jāiegūst, lai tu justos pārliecināti pateikt savas domas skaļāk, varbūt pat kādreiz atkārtot, jo, godīgi sakot, bieži vien jau tā ir, lai arī es vienmēr saku, ka nav atšķirība dzimumiem, tomēr tādā vadītāju lokā un esot tiešām līderu starpā, es ļoti bieži pamanu, ka sievietes balss netiek sadzirdēta tikpat skaļi un skaidri kā vīriešu balss, tāpēc reizēm tas prasa vairāk pūles un vairāk tā kā piespiešanos varbūt savu stāstu atkārtot vēlreiz. Protams, ka viens no maniem jautājumiem ir par sievieti līderes pozīcijā. Ja jau tu to pieminēji, tad iesim tajā iekšā. Interesanti pagājušā gada Women in Workplace 2025. gada pētījums McKinsey parāda tādas divas būtiskas lietas priekš mūsu sarunas. Tad sievietēm līderībā tiek izvirzītas augstākas prasības empātijai, etikai un komunikācijai. Vienlaikus viņām tiek piedots mazāk kļūdu nekā vīriešiem. Vai tas ir kaut kas, ko tu arī piedzīvo? Es vienmēr nāku ar pārliecību, ka tas, ka tu esi sieviete, tā nav tev ne priekšrocība, ne arī šķērslis. Tu esi personība, tātad tu pats sevi trenē, pats sevi iznes sabiedrībā, radi to savu tēlu, neatkarīgi no tā, kas tu esi. Bet es ļoti piekrītu, ka sabiedrības gaidas joprojām atšķiras. Joprojām sieviete tiek vērtēta, varbūt, es nezinu, vai skarbāk, bet, tā kā tomēr padziļinātāk, un tie kaut kādi tie priekšstati joprojām sabiedrībā ir, un mēs neesam no tiem tikuši vaļā, vai vajag tikt vaļā, nezinu, bet, protams, ka tas rada kaut kādas, varbūt tādas dzirkstelītes kādreiz arī manās sajūtās. Bet zinu, kā par to empātiju un kas vēl tur bija empātija? Ētika un komunikācija. Ētika un komunikācija. Man liekas, tās visas ir prasmes, kuras ir jāturpina trenēt, un es domāju, ka tas nav atkarīgs no dzimuma, vai viņas tev ir vieglāk vai grūtāk attīstīt un uztrenēt. Tas nekādā veidā nav ietekmējums no dzimuma. Tās ir lietas, kas jāturpina attīstīt. Jā, un tāpat, tas, ko tu arī mini, tie dubultie standarti, viņi pastāv, protams, ka tas ir arī atkarīgs no brieduma, no tā, kurš skatās, no kādas pieredzes tu skaties uz konkrēto cilvēku, uz konkrēto amatu, bet, jāpiekrīt, atalgojuma atšķirība vēl joprojām pastāv mūsu valstī, dubultie standarti, manikīrs, matu krāsa, apģērbs ir kaut kādā ziņā prasība sievietē šādā amatā. Jo nesen ir sanācis runāt ar cilvēkiem, kas ir politikā un šajā iekšējā politiskajā vidē ir nemitīgi šī spriedze, kādu kostīmu man vilkt. Man šķiet, tam nebūtu jābūt izšķirošam, kāds tev ir kostīms uz interviju vai uz sapulci, bet kas ir tas, ko tu sniedz, kas ir tās kompetences, ko tu dod. Kā tev šķiet, kas varētu būt par iemeslu joprojām šeit klātesamībai arī atalgojuma atšķirībā pietiekoši lielās organizācijās? Redzi, mēs tomēr visi esam cilvēki. Mums tomēr ir ļoti daudz arī tā
emocionālā un nav tikai racionāls prāts un nav tikai tas, nezinu, tāds savs ciparos balstīt lēmumi. Mēs tomēr esam, emocionāli. Un es pat skatījos vienu ziņu sižetu, kur bija pētījums par to, ka, varētu teikt, varbūt klasiski skaisti cilvēki arī garāki augumā saņem atalgojumu augstāku nekā, teiksim, vidējo. Un tad tu domā, vai tiešām, ja? Un it īpaši Āzijas valstīs tas jau ir kļūst par tādu tā kā apsēstību, ja, ka tu mēģini darīt visu, lai tu sasniegtu to klasisko skaistumu, lai tu varētu dabūt arī labāku atalgojumu. Tātad mēs darbojamies apzināti, droši vien neapzināti, bet mēs darbojamies uz kaut kādiem priekšstatiem, kas mūs virza. Parunāsim par uzticēšanos un par tavu ikdienas darbu kā līderim. Tu esi teikusi, ka uzticēšanās nav pašsaprotama, tā ir jāveido katru dienu. Kādas mācības tu esi guvusi savā ikdienas ceļā? Vai tev ir šādas situācijas, kur šī uzticēšanās varbūt ir bijusi grūti noturēt šo uzticēšanos? Es pilnīgi noteikti piekritīšu joprojām tai frāzē, ka tu to veido katru dienu, jo tu veido ar jebkuru rīcību. Piemēram, noteikti, man liekas, ka līderis nedrīkst atstāt neatbildētus jautājumus. Ja uzņēmumā ir informācijas vakums un līderis uz to neatbild, tad rodas pārāk daudz nevajadzīgu spekulāciju, baumu, bažu. Līderim ir jāatbild arī tad, ja līderis nezina atbildi. Es ļoti bieži godīgi arī saku, es pašreiz uz to nevaru atbildēt. Tas lēmums vēl nav. Strādājam pie tā, nāksim atpakaļ. Bet tas varbūt arī nav viegli vienmēr pat, ja tu tā kā mēģini būt gudrs un atbildēt uz visu. Man liekas, bieži vien ir vērts apstāties un teikt, es šo vēl nezinu. Vai paldies, ka jūs šo jautājumu pacēlāt, es par to nebiju iedomājusies. Būt ļoti cilvēcīgam. Tieši tas, būt ievainojamam, cilvēcīgam un parādīt to, ka tā tas ir, ka tu arī vari nezināt. Domāju, ka tas arī ir tas, kas veido to uzticēšanos tev kā normālam cilvēkam. Tieši tā, jo, man liekas, ka tā līderība jau arī ir par to, ka tu neesi vienkārši vadītājs, bet tu esi cilvēks. Tas ir interesanti, pat iznākušais Edelman uzticības barometrs rāda, ka uzticēšanās krīze ir dziļi emocionāla, tad cilvēki jūtas apdraudēti, atstumti, nedzirdēti. Es domāju, ka šodien tas ir ļoti grūts jautājums. Bankā mēs darām ļoti daudz tādas, varbūt ne tikai finanšu lietas un ne tikai biznesa mērķu lietas, bet arī citas. Radam iespējas kolēģiem runāt par citām jomām. Vai tā būtu pašizaugsme, vai tā būtu, piemēram, enerģētikas krīze, vai tas būtu arī ģeopolitiskais konflikts. Ja? Uzaicinām ārējus runātājus, kas nav saistīti ar mūsu jomu, bet radam to iespēju, ka mēs varam runāt par ļoti daudz ko. Varam būt atklāti, varam uzdot jautājumus, arī neērtus, varbūt arī tādus, kas izraisa dažādību mūsos, jo arī mēs neesam viendabīga masa. Un mēs noteikti visi esam kā sabiedrība pakļauti tam, kas šodien notiek. Un pat tad, ja mums liekas, tas ir tik tālu un tas varbūt mani tā kā tieši neietekmē, vienā vai otrā lietā tas ietekmē arī mūs kaut kādā veidā pakārtot, un tas ietekmē. Un man liekas, ka šodien tā sajūta man ir tāda, ka ņemot vērā, ka ir tik daudz šo, tā kā gaisā pamesto bumbiņu, par kurām nav atbilde. Karš Ukrainā, tagad Irāna, Amerikas ierosinātie Trumpa tarifi, ja? Tik daudz visādas nenoteiktības, Grenlanda. Un lai arī cilvēki tā kā cenšas atrast to savu mieru un atrast atbildes un varbūt pat neiedziļināties, un es daudz dzirdu arī, ka kolēģi saka, es neslēdzu ziņas iekšā. Neatkarīgi no tā, es domāju, ka mums visiem galvās tas ir sakrājies, un mēs visi esam nervozāki, ievainojamāki,
tā kā tiešām tādi trauslāki. Un tāpēc no līdera noteikti vēl jo vairāk patreiz sagaida to mieru, varbūt kaut kādā ziņā pārliecinātību par to, ka tas, ko mēs darām, ir pareizi. Ja? Tā kā iedot darbiniekiem to mieru ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, es domāju, tas, ko tu saki, arī tas ir ieguldījums ne tikai darbiniekos, bet īstenībā arī tālākā interakcijā ar sabiedrību, jo, cilvēki jau iet uz banku, jā, un satiek ne tikai servisā, bet kopumā, jā, un jebkuram cilvēkam viena iedota skaidra atbilde, pēc tam ir ģimenē, pēc tam ir citā interakcijā, un te arī ļoti labi tu atspoguļot to līdera lomu kultūras veidošanā, cik svarīgi ir rast tādu telpu organizācijā, kurā cilvēki var runāt. Kā jūs nonācāt līdz tam organizācijā? Tā bija tava iniciatīva, ka par to ir jārunā, vai tas ir kaut kāds kopējās vadlīnijas, ka mēs tagad organizēsim šādu uzticības pilnu vidi, kur cilvēki var nākt un uzdot jautājumus? Es domāju, ka tā kultūra un uzticēšanās vide, tas jau tomēr ir visas lielās organizācijas mērķis. Jā. Es negribētu uzņemties kaut kādus laurus tieši uz sevi un teikt, ka hei, mēs Latvijā noteikti esam izdomājuši jaunu veidu un jaunas vērtības, noteikti nē, bet neatkarīgi, ko varbūt SEB grupa definē kā mūsu rīcības principus, mūsu vērtības, jautājums jau ir to, kā tu to iedzīvini ikdienā, ko tieši tu izdari un kā tieši, teiksim, mēs ikdienā jūtamies, tas, man liekas, noteikti, ir tas manas komandas kopdarbs, ko mēs esam līdz šim veidojuši, un man ir liela pārliecība, ka mēs esam arī diezgan labus rezultātus sasnieguši. Pagājušā gadā mēs parasti vērtējam bankā to iekšējo sajūtu, kā darbinieki jūtas tādā insight aptaujā, un Latvijas rezultāts bija augstākais visā grupā. Tā kā kaut ko mēs esam sasnieguši, man par to ir milzīgs prieks. Tad atļaušos pateikt, ka tie arī tavi lauri, tā kā noteikti līdera ietekme uz šiem lēmumiem un pateikt, jā, tas mums ir svarīgi un nē, tas mums nav svarīgi, lai arī ir lielās stratēģijas, tas ir ārkārtīgi atkarīgs no tevis kā no personības. Jā, tieši tā, ko tu izvēlies un uz ko tu uzliec uzsvaru un kādā veidā tu to izdari. Un man ļoti patika, ka tu teici, ka mēs veidojam to sabiedrību, jo tieši tā es arī, lai cik tas neizklausītos tā ideālistiski un varbūt arī naivi, bet, man ir tā pārliecība, ka man ir privilēģija ietekmēt sabiedrību, ietekmēt valsti, tādā ziņā, ka es gribu, lai mūsu valsts, mūsu bērniem ir labāka. Jā, izklausās naivi, bet no otras puses, jebkura liela uzņēmuma līderim būtu jābūt tai apziņai, ka tu esi tā kā, ceļa rādītājs visiem, un mēs ietekmējam sabiedrību, mēs finansējam uzņēmumus, mēs finansējam iedzīvotājus, mēs rūpējamies par iedzīvotāju finanšu pratību, ja, un tas ir ļoti liels tāds nospiedums, ko mēs varam iedot sabiedrībai. Un es rūpējos par maniem darbiniekiem ir ģimenes, viņiem ir bērni, līdz ar to tas, tā iespēja radīt to pasauli un darīt viņu labāku nekā viņi ir šodien, lai rīt viņi būtu labāki, noteikti ir ļoti, ļoti liela privilēģija. Un es tiešām ar tādu respektu un cieņu to novērtēju un vienmēr par to padomāju. Tas lēmums, ko es šodien pieņemu, ietekmē varbūt šodien, varbūt rīt, varbūt pat 10 gadu garumā ļoti lielu cilvēku skaitu. Jā, un tur es arī biedrības Latvijas Formula 2050 valdes locekli, ne? Pastāst mazliet vairāk par to, jo tas man pilnīgi sasaucās ar tavām vērtībām, to tavu kodolu un to ilgtspējīgo domāšanu. Šī biedrība tika dibināta ar domu, ka tas ir diskusiju, varbūt klubs vai platforma, kur mēs varam runāt par sabiedrībai svarīgām lietām, ne politiskā, bet tādā sabiedrības laukā un apvienojot uzņēmējus, akadēmiķus, varbūt arī pat politikas veidotājus, ja par
dažādām lietām, un mēs esam cēluši ļoti daudz dažādus jautājumus, gan, teiksim, Latvijas budžeta veidošanu, strateģiskā plāna veidošanu, gan arī tādus ļoti, varbūt pat nedefinējams lietas, bet kā, piemēram, sabiedriskais labums, kas tad tas īsti ir, kā mēs viņu veidojam un kā mēs viņu izmantojam. Jā, mēs cenšamies runāt par tādām aktuālām lietām, kas mums liekas sabiedrībai svarīgas. Jūs runājat arī par to, kas notiks ar mūsu darbspēku, ienākot mākslīgajam intelektam, un kā transformēsies šis darbspēks, vai jūti tos riskus, vai tas ir kaut kur pulsē pakausī? Noteikti, un es tieši pavisam nesen par to domāju, un es domāju, kā, ņemot vērā to arī mana darba dzīve, ir jau daudz tie cikli iziet. Es atceros 2000. gada .com burbuli, kad visi uztraucās, ka kaut kas mainīsies būtiski un nevarētu teikt. Es atceros arī savā ziņā to brīdi, kad ienāca internets un kad visi domāja, kā tas internets izmainīs mūsu pasauli un kas mainīsies. Un jautājums, vai tieši internets izmainīja, vai varbūt telefons izmainīja, ja. Tāds interneta tuvums. Jā, interneta tuvums izmainīja mūsu dzīvi. Un es gribētu teikt, ka tas varbūt izmainīja, kā mēs lietas daram, bet es nedomāju, ka tas aizstāja mūs kā cilvēkus. Un man tāpat liekas par mākslīgo intelektu. Pirmkārt, man joprojām nav atbildēts tās lietas, kas būs, kā mēs viņu padarīsim tā kā monetizējamu, ja? Jo mēs saprotam, ko mākslīgais intelekts var izdarīt, bet kas būs tā veiksme, kur kāds teiks, hei, šis tiešām pārvērtās man naudiskā peļņā. Un otrs, man liekas, vai tas noteikti neaizstās cilvēku. Man gribētos visiem teikt, hei, tas aizstās to, kā mēs darbosimies, tāpēc mums noteikti ir tam jāsako līdzi, un mums jāmainās līdzi tam un jāmācās. Un es pat bankā saviem kolēģiem vienmēr, kad jauni kolēģi pievienojas SEB bankai, mums parasti ir tāds ievadu mācības, un es cenšos, lai man ir iespēja pirmajā dienā ar viņiem satikties, un tad tie mani ceļu vārdi vienmēr ir, es gribu, lai jūs varbūt aizejot no bankas vai varbūt arī mainot kādu jaunu pozīciju bankā, lai jūs sajustos, ka jūs esat labāki, gudrāki cilvēki nekā tad, kad jūs pievienojaties bankai. Jo man ir ļoti svarīgi, lai cilvēki aug. Un arī par to mākslīgo intelektu. Mums ir jāaug līdzi. Mēs nedrīkstam apstāties un domāt, ka tas ir kaut kas citā planētā. Tas tepat blakus ir, tā kā... Tā cilvēka ārkārtīgā vēlme meklēt kaut kādu ārējo ienaidnieku vai iemeslu, lai es neattīstītos, lai nedomātu, lai nebūtu jārisina. Šķiet, mākslīgais intelekts arī ir vēl viens iemesls, tāpat kā digitalizācija, kas nāca, viss man nebūs darba, rokas nolaižās. Tagad atkal nāk mākslīgais intelekts, es kaut ko no tā nesaprotu. Ir daudz solījumu un ekspektācijas, bet visi speciālisti, gan HR speciālisti, gan darba tirgus prognozētāji, ekonomisti saka, cilvēki ar profesionalitāti, cilvēki ar spējas apzināties problēmu un tikai tāda veidu, kā to risināt, būs tie, kuri būs vajadzīgi darba tirgu. Tas neaizstāja cilvēku, tas neaizstāja cilvēcību, vai ne? Tieši tā. Jā, tāpat vajadzēs to cilvēka lēmumu, vajadzēs cilvēka izpratni, vajadzēs cilvēka saskarsmi ar cilvēku. Tas jau nemainīsies. Runājot par cilvēcību, kā tu izproti šobrīd, viens no šī gada trendiem ir cilvēcība, lai gan man liekas smieklīgi teikt, ka tas ir viens no trendiem, man liekas, tas ir vienkārši pamats, bet, ja mēs runājam par tādām kompetencēm, tad viena no līderības kompetencēm ir cilvēcība, tā saucamās soft skills vai cilvēcīgās prasmes, kas ir emocionālā inteliģence, spēja risināt konfliktus, sarunāties ar cilvēkiem. Kā tu izproti to un kā tu to integrē pati savā ikdienā, kā tu to piedzīvo un arī kā tu palīdzi citiem līderiem augt savā komandā tieši cilvēcīgo prasmu izpratnē? Mēs jau mazliet runājām par to, ka varbūt vadītājiem ir jābūt ne tikai vadītājiem, bet jābūt cilvēkam, jo mēs jau visi piedzīvojam
vienādu to dzīves ciklu. Es domāju, ka jebkurš cilvēks ir kaut kādā brīdī jūties, ka tu kaut ko neesi sasniedzis, vai tev kaut kas nav izdevies, vai tev ir kaut kāda, ķībele. Un būtu nepareizi radīt priekšstatu, ka vadītājiem tā nav. Ja? Vadītājs ir tieši tāds pats cilvēks kā vispārējie. Kā to veidot, kā mēs runājām, katra tava uzvedība noteikti bankā tiek vērtēta, ja? Ir līderības kritērija, vai ne, pēc kā tiek vērtēta? Jā, es domāju, man varbūt kādā brīdī nebija tā apziņa tik attīstījusies, ka uz mani tik ļoti skatās kā tiešām kā uz vadītāju ikdienā, ja? Jo tu tā kā nenovērtē, ka cilvēki vērtē to, kā tu izskaties, vai tu aizgāji steidzīga, vai tu aizgāji ar dusmīgu seju, vai tu atnāci ar priecīgu seju, vai šinī all staff, ja visu darbinieku iezvanā, tu biji nogurusi, vai tev bija enerģija, vai nebija enerģija, to visu vērtē. Un tad ir jautājums, kā tu to pasniedz, cik tu esi autentisks un cik tu varbūt, vari sabalansēt to savu stāstu priekš visiem saviem kolēģiem, lai viņi visi, teiksim, sajūt to, ko tu gribi pateikt vienādi. Ja? Kā trenēt to cilvēcību? Jā, ikdienā un arī iedodot varbūt atgrieznisko saiti, ko es ļoti, ļoti cenšos iedot saviem kolēģiem un turoties pie tās pārliecības, kad uzslavējam publiski un ja ir kaut kas ir konstruktīvi, kritisks vai ko tu iedod individuāli, es vienmēr cenšos atgrieznisko saiti iedot caur to, kā es jutos tajā brīdī, vai, teiksim, kā es izjūtu to, kāpēc es to atgrieznisko saiti dodu, nekad nekritizējot otru cilvēku. Nekad nemēģinot vērtēt, jo man liekas, ka tas ir sliktākais, ko es varu darīt. Jā, caur cieņu, caur to, kā es to izjūtu, un kāpēc, vai es tajā brīdī, pārdzīvoju par viņu, ka viņam neizdevās noprezentēt kaut ko, vai es varbūt pati jutos neērti, ka mēs neesam sagatavojušies. Tās ir tās lietas caur sevi. Jā, atgriezniskā saite, tas ir ārkārtīgi būtisks moments un grūtākais arī vienkārši veikt atklātu sarunu ar otru cilvēku, jo tur ir ļoti daudz baiļu. Parasti jau arī to savu cilvēcību tu rādi caur to, ka tu atzīsti savus kļūdas, kas publiski ir ļoti grūti izdarāms. Bet ja tu to patrenē un vairāk kārtīgi dari un izskaidro, kāpēc tu kļūdījies vai kas bija tās lietas, man liekas, cilvēki arī to ļoti novērtē. Kad, kādreiz tu pieņem lēmumu un tanī brīdī, acīm redzot, tas bija labākais lēmums, ko tu varēji tanī brīdī pieņemt. Bet ja tu redzi, ka tas nestrādā, man liekas, ka ļoti, ļoti organizācijas novērtēja. Vadītājs atnāk, viņš saka, mēs visu pamēģinājām. Es jau toreiz dzirdēju, ka jūs teicāt, bet es biju pārliecināts. Tagad es vēl jau vairāk redzu, ka nestrādā. Pārtraucam, daram citādāk. Ja es esmu gatavs mainīt savu lēmumu. Man liekas, es vismaz pat arī savus vadītājus, kuri ir šādi rīkojušies, ļoti augstu vērtēju. Jā, es domāju, ka tās organizācijas, kuras spēj norganizēt fuck-up nights vai sarunas par kļūdām, tās ir nobriedušas un tajās pastāv cilvēcīgā prasme. Es domāju, ka tieši tā cilvēcība jau parādās tajā, ka tu spēj atzīt, un tā ir bīstamā zona daudziem. Mēs ārkārtīgi slikti sev pazīstam. Bīstami ir piedzīvot pamat bailes, kaunu izgāšanās, visas šīs pamat emocijas. Un ja mēs runājam par kļūdām, kas ir tās tavas lielākās kļūdas, ar ko tu esi saskārusies, noteikti tas nav brauciens kabrioletā, ar atvērtu jumtu. Kā daudz varbūt domā, tad šis Latvijas vadītāji, tev ir tik daudz, kas izdevies. Es domāju, ka tā kļūdīšanās un apzināšanās, ka tu esi kļūdījies vai, kā tu teici, bailes vai kaut kāda neizdošanās, tie jau ir tie brīži, kad tu mācies. Un tieši tad tu sāc reflektēt un saproti, ka tu kaut ko jaunu esi ieguvis. Es domāju, ka man kļūdi ir bijušas ļoti daudz. Dažas varbūt pavisam tādas ļoti tādas sausas un praktiskas, varbūt kādreiz uzstādot kādus mērķus, kuri faktiski aizvada organizāciju
ne tajā virzienā, ko tu gribi. Varbūt kādreiz es esmu kļūdījusies, mudinot kādu cilvēku, varbūt ieņemt kādu amatu, un tad tu redz, ka tas neizdodas, un tev liekas, wow, kāpēc es biju tik pārliecināta par to, ka tas izdosies, ja, vai ir dažādas lietas. Jā, un tad ir tās sekas, ar kurām pēc tam tad tev ir jādzīvo, vai ir arī bijuši tādas situācijas, kur tu pieņem tādu lēmumu, tad tu ilgi mokies pašpārmetumos un ar kādam tu esi nodarījis pāri, vai, Ir noteikti ir bijis, jā. Bet, zini, viena tāda atziņa, kas man ir nākus, es pirms pieņem kaut kādu tādu ļoti būtisku lēmumu, pieņemsim kaut kādu reorganizāciju, kaut kādu, kur tiešām ietekmē cilvēku karjeras, viņu varbūt dzīvi, darba pienākums un tā tālāk. Es ļoti daudz konsultējos, es cenšos tiešām uzklausīt, varbūt nesakot savu viedokli, vairāk uzklausīt visapkārt, un tā mana atziņa ir, dari to, uzklausi, bet to lēmumu, ko tu pieņem, tas ir tavs lēmums. Nekad nerīkojies tā, kā tev iesaka rīkoties, jo man ir bijis manā karjerā, ka tādi ļoti, tā kā uzticami kolēģi un pieredzējušāk par tevi, un tu tā kā aizēji novalidē, un jā, tas droši vien tā dara, un tad tu izdari, un domā, nē, viņš taču nezināja tieši to, kā es par to jūtos, tieši kā tas ietekmē manu un to kolēģu dzīvi, tādā vistiešākajā un ciešākajā sakabē. Un tad, man liekas, vienmēr savus lēmumus novalidē pie savas sirdsapziņas, pie savām vērtībām, pie tā, kā tu to iznesīsi. Otto Šarmers runā par to aklo punktu un par to brīdi, kad tev ir jānoiet sevī un caur atvērtu sirdi un atvērtu prātu jāļauj piedzimt tam lēmumam. Kā tu dari to lēmumu pieņemšanas procesu? Tev ir kaut kāds rituāls, kad saproti, jā, šis ir īstais, jo tomēr tas ietekmē cilvēku dzīves. Šis ir ļoti, ļoti labs jautājums, un man ļoti patīk Otto Šarmers, viņš arī saka, ka tās pieredzes un zināšanas, kas risina jautājumu šodien, nerisinās to pašu jautājumu rītdien. Un ka tev tā kā vajadzētu kaut kā no tā sava dziļā punkta redzēt arī to, kas tur būs rīt un kas piedzims rīt. Es nezinu, vai man tāds noteikts konkrēts rituāls, bet es cenšos, un es diezgan arī labi to izdaru. Agrie rīti ir mani rīti, kad es esmu pat ar sevi, vai tā ir rīta vingrošana, vai tādā labvēlīgākā laika apstākļos arī rīta skrējiens. Un tad, kad tas ir rīta skrējiens, es skrienu vienu un to pašu maršrutu, neko nedomājot par skriešanu, bet domājot par to, kas man ir galvā, sakārtojot savas domas, vai tai dienai, kas man ir jāizdara, vai, piemēram, šiem grūtajiem lēmumiem. Un kādreiz pat, ir vajadzīgs tur vairākas dienas, kad tu to pusstundu no rīta klusumā, kad tev vēl nav iztraucējis tur dienas ziņas un kaut kādi citi apkārtējie notikumi, tu velti tam, lai tu sakoncentrētu savas domas, man šis ir jāatrisina, kur es esmu, kas vēl man par to ir jāpadomā, un ja es to darīšu, kāds būs sekas. Es diezgan fokusēti tad mēģinu to pusstundu veltīt tām domām. Jā, es dzirdu, es pilnīgi jūtu, kā sastingst gaiss tajā brīdī, kad ir jāpieņem lēmums. Otto Šarmers arī runā par to pusstundu no rīta, kuru viņš velta meditācijai, kamēr nekas vēl nav ienācis tevī. Un šķiet tā ļoti būtiska atziņa arī tajā līderības ceļā atrast to klātbūtnību, vai ne? Tam, kas ar tevi šobrīd notiek, nevis izšķīst par visu, caur visiem viedokļiem, caur daudziem komentāriem, caur daudzām bailēm un sajūtām un savākties atpakaļ. Jā, es teiktu, ka tas man vēl jāmācās. Visu dzīvi. Jā, es domāju, ka tur ir tik daudz prakses, ko vēl varētu izmantot. Es ik pa laikam domāju, īpaši, tā kā varbūt noslēdzot kādreiz dienu, un tev liekas, hei, šitā bija tāda atziņa šodien, ja? Un droši vien, ka viena no praksēm, kas varētu palīdzēt, to būtu kāda dienas grāmatas pieraksti, kas vienkārši tā kā sakoncentrē to, kas tev pa dienu ir noticis. Kas ir tavi tie spēka avoti? Tu jau minēji no rīta,
vingrošana, vai kas tas atbalsts, vai cilvēki, kas tev iedvesmo, grāmatas, mūzika, kas ir tas, kur tu smelies spēku ikdienā? Noteikti cilvēki un ģimene, kā jau es teicu, ja man nebūtu tā mana kopējā, tā kā tāda balansa apļa, ja, kas ļauj man būt tur, kur es esmu, tad es droši vien nebūtu tik tā kā pārliecināta un droša, kur es esmu. Bet es arī ļoti, ļoti augstu novērtēju iespēju kustēties un visu, kas ir dabā. Tāpēc aizbraukt uz kalniem paslēpot, redzēt pāri kalnu virsotnēm, tas, man liekas, ir neatsverams. Tu izveidini galvu un sajūti to kustību. Vasarā mēs braucam ar supdēļiem un arī, ja ir iespēja aizbraukt kaut kur Eiropā, kādā Alpu ezerā, arī tas iedod to kustību. Un kā jau mēs runājām, skrējiens no rīta, ja? Tā kā man liekas, ka man tas daudz kustības. Kustības, bet zini kā, nevelti saka, ka ir tās dažādās inteliģences, ja? Kad ir prāta inteliģence, dvēseles un arī ķermeņa. Un man liekas, ka tas arī ir tas, kad ja tev ķermenis saka un ir ar tevi vienā balansā un vienā sazobē, tas ļoti palīdz vadītājam. Un tev būs arī grāmatu rūpes par dvēseli, tev būs ar dvēseles inteliģence. Bet es zinu, ka tu esi arī Vītola fonda stipendijas piedāvā šo stipendiju studentiem, kas bija tava motivācija. Es domāju, ka tas arī ir viens no spēka avotiem dot citiem, vai ne? Jā, mēs jau kaut kur mazliet runājām par to, ka ja man kāds prasa, cik jūs nopelnījāt šogad, vai kādus mērķus jūs šogad sasniedzāt, tas man nekad neiedvesmo, tas man nekad tā kā nemotivēja. Mani motivē tas, ja es redzu, ka man kolēģi apkārt aug, iegūst jaunas prasmes, iegūst jaunas pozīcijas, ir priecīgi par to, ko viņi ir iemācījušies, un tāpat ar jauniešiem iespēja iedot jauniešiem spēju mācīties, spēju kaut ko redzēt vairāk, plašāk, un Vītola fonds ir vienkārši burvīgs sadarbības partners, jo viņi ļoti rūpējās par tiem jauniešiem un tiešām arī tos jauniešus, tur tādos, kā var teikt, tādā rāmī, ka viņiem arī ir jānovērtē un jāatskatās, vai viņi iet to pareizo ceļu. Viena no manām stipendijātēm, viņa aizbrauca Erasmusā uz Dienvidkoreju, pēc tam viņa aizbrauca internshipā uz Ameriku, un tad tu, reti jau sanāk tās sarunas, bet tu parunā ar viņiem, un tu saproti, ka viņi arī no tevis tā kā smeļās, un tas ir milzīgs gandarījums, ka tu vari iedot kādam to iespēju augt un arī mācīties, jā. Jā, man šķiet, tā ir brīnišķīga desmitā tiesa bez mazai, ka tu dod, un man šķiet līdera ceļā tas ir nāk dubultā atpakaļ, ja tu esi gatavs dalīties vai būt par piemēru, ne tikai labi izskatīties, bet būt par piemēru dodot atpakaļ, un tas atkal ir tā augšana, sabiedrības augšana, tā, kurā dzīvos mani bērni, tavi bērni, mazbērni, un man šķiet tiešām tā ir laba iniciatīva, ko arī kādam no jums, kas klausās, varbūt ir pienācis brīdis, ja sirdī iepukstās sirds skaļāk par to domu, ka būtu iespēja varbūt darīt brīvprātīgo darbu vai piedāvāt kādu savu atbalstu, tā ir milzīga augšana līderības ceļā. Tu zini, ka manā sarunās ir arī Satori kārtis, un šis ir pienācis tas brīdis, ka mums ir Satori kārts. Es kādu brīdi biju atlikusi, jo es viņus vienkārši nebiju. Restība bērni viņas iznīcināja, un es nevarēju atrast otru komplektu, kur man ir, un es viņu esmu atradusi. Tāpēc man ir atkal Satori kārtas, un Satori kārtīs ir brīnišķīgi jautājumi, negaidīti, kas var izvilkt tādas ļoti interesantas atbildes. Mēģinam. Kad tu jūties brīvs? Grūti, laikam jau starp savējiem, noteikti savā ģimenē, noteikti ar cilvēkiem, kur tu vari tā kā droši izteikt savas domas, un vēl, man liekas, ar tādiem cilvēkiem, kuri varbūt arī mani var izaicināt par manām pārliecībām, ja, kur var parunāt
viens otru izaicinot un pašķetināt kaut kādas tādas inteliģences jautājumus. Man liekas, ka tad es jūtos brīva, ja man ir pretīm foršs sarunu partneris. Cik brīnišķīgs jautājums. Man šķiet, mēs sākām sarunu ar naudu un bagātību un brīvību, un kāds varbūt atbildētu uz šo jautājumu, tad, kad man ir daudz naudas, vai tad, kad es varu atļauties braukt ceļojumos, un tā brīvība tavā gadījumā ir tā cilvēcība, būt ar tuvajiem, būt pašai sev. Bet mazliet vēl pieskaroties naudai, domājot par to periodu, ko tu esi pavadījis bankas vadītāja amatā. Kā tev šķiet, kas cilvēkos ir mainījies, domājot par naudu? Kā tu redzi Latvijas sabiedrību? Kas ir tas, ko mēs saprotam? Vai mums vajag daudz naudas, lai justos brīvi? Vai mēs saprotam par naudu kaut ko citu jau, kopš tu sāki būt bankā? Es domāju, ka kā sabiedrība mēs noteikti augam, un it īpaši man ir prieks skatīties jauniešus un viņu domāšanu, jo viņi daudz vairāk meklē jēgu un mazāk varbūt tās naudas tā kā apjomu. Ja? Vairāk ir tā jēga, vai es darot sev jēgpilnu lietu, varu arī sevi uzturēt, ja? Tā kā, mazliet griežot varbūt otrādi. Sabiedrība noteikti ir kļuvusi gudrāka tajā, ka nauda ir jāiegulda. Man liekas, par to man ir liels prieks skatīties, ka mēs arvien vairāk spējam aiznest to finanšu pratību plašāk caur jauniešiem, caur dažādām aktivitātēm. Bet man ir atkal uztraukums par to, ka finanšu krāpniecība aug pēdējā laikā. Un te, man liekas, mēs ejam atpakaļ uz to jautājumu par uzticēšanos un par to, ka patreiz ir tik daudz dažādu notikumu apkārt, ka sabiedrības, ir kaut kāda sabiedrības daļa, acīm redzot, kas varbūt meklē to mierinājumu, tādos nesaprotamos risinājumos, ja, kā uzticēties kādam viltus psihologam vai kādam lāsta noņēmējam vai kādam, kas tagad izmeklēs bankas ļaunprātību, jā, un es tagad būšu schēmā un es palīdzēšu atrast, un beigās izrādās, ka jā, schēmā cilvēks ir, bet ļaunprātīgā schēmā, ne jau, teiksim, tādā. Un tur, man liekas, ka mums, jā, tā spēja kritiski novērtēt, vēl ir jānobriest. Un nav jau pat tā, ka tas ir tieši Latvijā. Tas ir visā Eiropā. Mēs pat skatījāmies pat tādā, tā kā liekas, daudz attīstītākā un bagātākā valstī kā Somijā. Tieši tas pats notiek. Un man liekas, ka tas nav par to, cik mums ir naudas vai cik mēs esam nopelnījuši vai cik mēs esam turīgi. Tas vairāk ir par to kopējo sabiedrības uztraukumu par pasaules pārmaiņām un par to, ka pasaule patreiz ir milzīgi pārmaiņu priekšā, ir nestabilitāte, ir nezināšana, un tad visi meklē, kam es varu uzticēties. Noslēdzot, kas ir tava cerība par šīm lielajām pārmaiņām, kuras stāv mums priekšā? Es esmu pozitīva, un man liekas, ka jebkuras pārmaiņas noteikti veda pie kaut kā labāka. Jā, ir kaut kāds lēciens, ir varbūt arī kaut kāds kritiens pa vidu, bet noteikti pie kaut kā labāka. Un es redzu milzīgu cerību un milzīgu optimismu skatoties uz mūsu jauniešiem. Kā jau tu teici, gan Vītola fonda sadarbībā es satieku ļoti daudz jauniešus, gan mēs bankā uzņemam ēnu dienas, mēs uzņemam jauniešus praksē katru vasaru. Un redzot un dzirdot, kā viņi par pasauli domā un cik daudz viņi ir atvērti pasaulē un cik daudz viņi spēja redzēt, izdarīt un arī tā kā ietekmēt, tā ir mana cerība. Atbalstīt jauniešus un nākamo paudzi, lai viņi veido pasauli atkal labāku. Viņiem bišķiņ jāsatīrēs mums būs, un tad tāda sajūta, ka palīdzēsim viņiem satīrīt. Neatstāsim aiz sevis tā, ka viņiem tas jāizdara. Man liekas, ka mēs jau esam kopā. Jā, es tiešām esmu priecīga par visu, kas viņiem izdodās. Pagājušā gada teiciens, mēs visi esam vienā laivā.
iesim šajā straumē. Ieva, paldies tev par šo atklāto, brīvo, foršo sarunu, ko es piedzīvoju. Paldies tev! Paldies, ka tu uzticējies, paldies, ka ļāvies sarunai un plūsmai, un lai tev dziļš un plūstošs līderības ceļš, jo tas jau nekad nebeidzās, vienalga kādā amatā tu esi, un tad jau tiekamies citās sarunās, citās diskusijās, un paldies jums, ka jūs klausāties šīs sarunas. Es ceru, ka tās jūs iedvesmo un nes arī jūsu līderības ceļā, un šīs atziņas ir kaut kas, kas var palīdzēt, arī augt savā cilvēcībā, un lai noder ikdienā, sakojiet HR Latviju Instagram kontā, LinkedIn, rakstiet vēstules un pierakstieties hrnewsletter.lv un saņemiet no manis ikmēneša ziņas par HR jaunumiem. Jau paldies! Paldies tev! Paldies, tā!